Galantus tas ir stāsts par īpašiem dārziem. Stāsts un, es teiktu, arī stāsts par kaislīdus dārzu, kas ir jau vairāk kā 16 gadus. Un kas tad ir īpaši dārzi mūsu izpratnē? Mūsu izpratnē īpašs dārzs, protams, atspoguļo principā savu īpašnieku, tātad mūsu klientu. Noteikti dārzs ir cieši saistīts un principā arī atkarīgs zināmā mērā no vides konteksta, ja, kādā ir šis te dārzs. Un, protams, arī arhitektūras. Ja, tātad ēkas, arhitektūra, klients un vide veido to pamatu, kuru mēs ar sava dizaina idejām varam pielāgot šīm te 3 pamatvērtībām. Īpašs dārzs ir pirmkārt mūsuprāt ar intrigu, lai tajā ir interesanti ieiet, lai tajā ir interesanti visu gadu, ne tikai pavasarī vai vasarā. Tas ir īpašs dārzs ar to, ka tajā ir mainība, dinamika, ka tajā ir vieta, kur varbūt apsēsties, izbaudīt šo te dārzu. Mēs būvējam dārzu pirmkārt ar profesionāļiem, tad mūsu komanda jau vairāk kā 16 gadus darbojās, ja, lielākā daļa darbinieku šeit strādā pietiekami ilgi, jau vairākus gadus un pat vairāk kā 10 gadus. Un svarīgs ir pietiekami īpašs dizains, tātad ar kaut kādām odziņām, ar īpašiem materiāliem, ar īpašu attieksmi pret detaļu, pret precizitāti, jo tomēr ir ļoti svarīgi, lai mēs katrā dārzā ieliktu kaut ko īpašu un lai šī te kvalitāte būtu tiešām īpaša, jo mūsdienu pasaulē plašs patēriņš un lietas ir ļoti pieejamas, un tāpēc mēs gribam radīt kaut ko oriģinālu, kaut ko, varētu teikt, vienā eksemplārā un kaut ko radīt tieši konkrētam cilvēkam. Mēs runājam par īpašu dārzu īpašiem cilvēkiem.